Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk? Jā, kārtējā darba diena, pulkstens ir 11, un mēs sākam raidījumu, kā dzīvot tālāk, un šis ir īpašs raidījums, jo ar šo raidījumu mēs sākam tādu ciklu, jeb apakšrubriku šim raidījumam, kā dzīvot tālāk. Mēs vēl neesam ar Inesu izdomājuši nosaukumu, bet mēs otrdienās turpmāk šajā laikā tiešraidējam, šobrīd redz visā Latvijā, mēs stāstīsim par gatavošanos par olimpiskajām spēlēm. Un mums šodien studijā ir īpašs viesis, un viņu sauc Andrejs Astragojos. Sveiks! Sveiki! Bišķiņi varbūt tuvāk un drošāk, jā, mēs... Kaspar, tu tā iesāk, bet es arī gatavojos šim ievadam un vēlējos pastāstīt par to, ka mazāk nekā 150 dienas līdz olimpiskajām spēlēm. Šoreiz Itālijā, tepat Eiropā, varēsim sekot līdz centrālajiem notikumiem, nemostoties nakts vidū. Un nevis Turīnā, kā daudz domā, bet Milānā un Cortīnā. Un kur tu būsi tajā vēl šausmīgākā vietā? Ankols Antarsalva saucās tā vietā. Šausmīgi saucās. Tu vari atcerēties visu šitās vietas? Nē, protams. Ja katru gadu jau notiek turpat sacensības, tad jau cik entos gados jau brauc uz tam pašam vietām, jau, principā. Un liels prieks, ka pirmais raidījums šajā ciklā, kas turpināsies līdz pat februārim, ir tieši Andreja ar tevi. Tu esi visu laiku labākais Latvijas biatlonists ar pasaules vicečempiona titulu, kurš tev ir tagad piesprauts pie krūts kopš 2024. gada. Tas ir godam nopelnīts. Jā. Un par to, vai šī brīža ceļzīme uz Milānu jau ir kabatā? Pēc būtības runājot ar federāciju, ka man nebūs jāpilda atlases kritēriji, dēļ tā, ka es pārsvarā lielāko daļu punktu bija arī atnesis arī pagājušajā gadā, lai mēs varētu kvalificēties olimpiskajām spēlēm. Jā, droši. Paldies. Un, tāpēc man dota zaļa gaisma, ka es mierīgi varu gatavoties, koncentrēties, darīt visu, lai tā pati kulminācija būtu olimpiskajām spēlēm. Kā notiek gatavošanās? Liels prieks tevi redzēt Rīgā, Latvijā, vai tu šo gatavošanās procesu arī pavadi te, gaidi sniegu aloksnē? Negluži. Tagad šodien es lidoju prom jau uz Itāliju tieši. Uz Itāliju, uz treniņu sagatavošanas posmu, augstkalnes sagatavošanas posmu. Līdz ar to tas ir diezgan tāds spraigs moments. Vispār spraigs jau no paša sākuma, jo man sezona sāka sagatavošanas posma no 1. maija, kad zvaniņš noskan. Uzreiz ķeramies klāt, darbojamies. Diezgan nopietns darbs līdz šim brīdim jau ir padarīts. Līdz oktobrim, tā kā viss notiek pilna sparā un tajā pašā laikā viss ir pēc plāna. Tas jau pats galvenais. Kā izskatās, vai Milānas Cortīnas olimpiskajās spēlēs mums būs arī stafešu komandas, gan sieviešu, gan vīriešu? Viennozīmīgi, ja mēs esam kvalificējušies kā nācija gan sievietēm, gan vīriešiem. Un arī būs jaukta stafete, tā kā visi gatavojas, visa komanda gatavojas. Un, tā kā mēs skatīsimies beigās, kāds būs gala rezultāts. Kā ir ar to biatlonu saimi? Vai tur tagad viss mierīgi? Es esmu mierīgs uz šito brīdi, tā kā es domāju, ka tur viss ir. Bet varbūt tieši otrādi, vajadzēja būt nemierīgam. Kā ir labāk pirms startiem būt tādam uzvilktam, vai tieši otrādi, kā biatlonistiem tas ir? Lai trāpītu, lai izskrietu labi. Bet ļoti sakoncentrētam tieši uz to, ko tu darīji, sakoncentrētam tieši uz savu darbu, tāpēc arī papildu lietas, visas jāliek malā un nav jāfokusējas, jo tas ir lieka enerģija, patēriņš. Ja tu tērē enerģiju, lai varētu fokusēties uz citām lietām, bet kāpēc tev jātērē enerģija tam, tev jātērē tieši tam savam darbiņam, ko tev jāaptara. Bet, teiksim, labi, starts stafeti, ja Ines prasīja par stafeti, tad varbūt, ka stafeti arī jāliek malā, lai varētu individuālo rezultātu labāk sasniegt, ne? Tā jau gluži nav. Un kad es arī tā arī nebiju darījis, visus arī iepriekšējos startus, cik es biju piedalījies stafetē, es darīju tā kā uz individuālu startu. Jo pēc būtības tu jau tāpat pildi savu individuālu darbu,
un koncentrējas individuālam darbam, jo stafetē ir mēs viens pēc otra nododam to stafeti, mēs jau neskrienam visi kopā, jā, tā kā iepriekš bijis arī tādas sacensības, ir komandas sacensības, kuri visi 4 startē kopā, un visi 4 arī, ja kāds aizšāva garām, visi 4 arī skrēja to sodāpu, jā, bet mūsdienu stafete, šajā brīdā stafetē ir tā, ka katrs startē viens aiz otra, pēc, kad viņš finiša savu distanci, un nodot tālāk stafeti, līdz ar to tu koncentrējies savam startam, lai palīdzētu komandai un parādītu augstvērtīgu rezultātu komandas ieskaita. Es vienmēr esmu gribējis biatlonistiem pavaicāt, un tagad man ir tāda iespēja. Tas ir obligāti jāšauj, vai varbūt kāds tāds žiperīgāks skrējējs, viņš paņem un izskrien uzreiz tos 4 apļus, un nemaz tai šautuvē nemaz neguļās, tur netērē laiku. Nu, tad tu būsi vienkārši diskvalificēts. Ja? Tā šaušana ir obligāti. Ja? Obligāti, jā. Bet laika ziņā, kā tur sanāk pa laikiem, ja šauj, tad var ātrāk to distanci veikt, ja tā teorētiski, ja skrietu vēl tos apļus klāt, kā būtu. Nā, ja tu brauc vienkārši cauri šautuvei un neapgūs, protams, tu būsi ātrāks. Nē, bet vēl jau tie sodapļi tev ir jāveic. Bet tu jātrāpa. Ja tu trāpi, tad viss ir kārtībā. Jā. Labāk tomēr iekļauties tajos rakstītajos noteikumos. Par tiem mēs varbūt arī parunāsim, bet ja tu domā par olimpiskajām spēlēm un savu kroņa distanci, uz ko tu visvairāk liec? Mums ir 4 individuālas distances, plus 2 stafetes. Tā kā mums ir 6 iespējas, tā kā izvēlēties tieši kroņu distanci. Tā nevar tā viennozīmīgi teikt, jo pirmkārt visas distances esmu izskrējis vai nu medaļas vai tuvu medaļām. Vai Eiropas vai pasaules čempionāta vai pasaules kausa posmos, tā kā to arī nevar tā viennozīmīgi teikt, ka šī mana kroņa distance un es koncentrējos tikai uz viņas. Protams, ir pirmais starts 20 km distance, jā, jau vairākas sacensības savas karjeras gaitā es biju parādījis ļoti augstus rezultātus tieši šajā distancē, bet tajā pašā laikā arī bija sprinta, iezīšana un mazs startā. Tā kā nav tāda bet kur kroņa. Tev pašam mīļākā? No visas. Jo kāda jau būtu apbiežos, ja tu teiksi, ka šitā man patīk, šitā tā. Tāpat arī pavisam arī tām pasaules kausa posma trasēm, kur mēs piedalāmies, nav tā, ka mīļākā vai nemīļākā. Visur tev ir iespēja, un gads no gada atšķirās. Tā kā vienkārši jāiet maksimāli uz to, kam tu esi gatavs un parādīt to augstvērtīgu rezultātu. Veiksmi pieder stiprākajiem. Tieši tā. Tu teici, ka jau tūdaļ jau lido uz Itāliju, vai tas ir turpat netālu no trasēm, kur būs arī spēles? Tas ir netālu, bet gluži nav tajā pašā vietā. Nav tajā pašā vietā. Bet atšķirās droši vien, ne tās trases, no lokācijas, vai ne? Jā, protams. Tur sniegs citādāks, smērēšana. Smēres, un vēl, kas tas lielākais, ar ko atšķirās, cik ir virs jūras līmeņa tas augstkalnā, jā, cik tie metri ir, tas atšķirās. Tā kā Milāna Cortina ir, es domāju, tur ir tuvu nulli, vai kaut kādi 100-200 metri virs jūras līmeņa, mums tomēr ir 1600 metri virs jūras līmeņa, tā ir skaitās jau augstkalnā. Un tas ir vienīgā pasaules kausā, jau kausā runājot un trase, kur ir šitāds augstums. Vēl, starp citu, šīs nedaudz pat augstāks, tur bija mākļa 1700, bijis Turīnā. Un tad arī treniņu process atšķirs tev. Treniņu process, protams, tā gatavošanās. Kad tu jau brauks pirms spēlēm, cik ilgi tu būsi tur? Es būšu kaut kādas 8 dienas, 9-8 dienas. Pirms spēlēm, bet pirms braucot uz turieni, es jau arī sagatavošanas posms būs augstkalnā, tā kā pēc būtības ir tas augstums. Kā ir tā loģika saka, ka labāk ir tajā Turīnā ritīgi uztrenēties, kur tur mazāk tas skābeklis, ja? Jau augstāk. Un tad tu nokāp lejā un tur uzreiz, tev aiziet uzreiz putenī, ne? Tā nav? Ja labāk ir trenēties, sagatavoties tieši tajā augstumā, kurā ir tā trasa? Nē, protams, ļoti labi ir tad, kad tu gatavojies tajā pašā augstumā, lai tu vairāk adaptējies pie tā augstumā un viņš tev neietekmētu. Ja trenēties Rīgā, te, piemēram, būtu uz nulles līmeņa un aizbraukt uzreiz tur augšā,
Tad tā ir milzīga atšķirība. Milzīga atšķirība tieši ātrāk to arī skāpsti, pienskābīt, ātrāk tiek muskuļos. Jā. Līdz ar to tev arī vairākas reizes jāizbrauc vai uz to pašu notikumu vietu, vai līdzīgu vietu, vai pat augstāk. Vēl augstāk nekā tur ir tas. Tas, ko es teicu, jā, ka labāk tad ir bišķi augstāk. Bišķiņ augstāk. Protams, ir visa tā sistēma, kā tu taisi to vilni, kā tu pienāc pie tā starta, un arī kur tu bijis pirms, un arī viss jau sākās no sagatavošanas posma. Tu teici, vilni, ko pienākt pie starta? Nē, vilnis, kā tu taisi tos visus viļņveidu. Tā kā mēs zinām, ka mēs esam 0 punktā, ka mēs esam 2000 vai pie 3000, un mēs taisam to vilni. Lēnām. Jā, lēnām taisam vilni, un vilnim nav jābūt no apakšas uz augšu, bet viņam jābūt uz augšu, uz apakšu, uz augšu, uz apakšu. Tā kā mums ir spūksti, turp augšā lejā steigā, un līdz ar to tas ir ļoti svarīgi, un arī tāpēc mums arī tā sezona sākas diezgan agri, lai mēs varētu paspēt iekļaut visu tā sagatavošanas posmā, to visu programmu, lai precīzāk sagatavotos tieši šajām augstumām. Vai pēc Itālijas tagad, kad brauksi, vēl kaut kur dosies ārpus Latvijas? Jā, tad es došos atbraukšu uz mājām uz nedēļu, un tad uz Norvēģiju sanāk. Un Norvēģijā sanāk palikt līdz pat pasaules kausa posmiem, un tad jau sākās jau regulāra sezona, un mēs sākam tikai skriet un jūs skatīties televizoru un atbalstīt. Bet pasaules kausa posmi tie joprojām ir, neskatoties to, ka ir olimpiskās spēles, arī pasaules kausa turpinās. Jā, protams, nekas ar to jau nemainās. Mums jau jābūt arī kondīcijā, arī visu to sezonas garumā, jo mēs nevaram tikai gatavoties 6 startiem pa sezonu. Eiropā olimpiskās spēles, protams, Ziemeļa Itālija ir cerība, ka būs īstais sniegs, bet kā tad ir, ja, piemēram, ir laikapstākļu problēmas, arī par to domājat treniņu procesā? Katrā ziņā, kad es biju iepriekšējā nometnē, tur tieši tā notikuma vietā Anhalts Antarselvā, tur tagad jau notiek darbi, joprojām notiek darbi, sagatavošanas darbi. Un es biju redzējis vairākas reizes, ka tur trubas hidrantus velk. Ja katrā gadījumā, pietrūkst vai būs tur slapjš sniegs, sāk kūst tur, jo tomēr februāris tas nav janvāris, mums pārsvarā janvārā notiek pasaules kausa posms tieši tajā vietā. Te jau var teikt februāra vidū. Un viņi tomēr arī kaut piesardzības ziņā jau gatavojas un saprot, ja katrā gadījumā kaut kas, mēs ieslēdzam ūdeni, pa naktī, ja ir mīnus, sapūties sniegu, viss būs kārtībā, vai arī iepriekš jau sapūties sniegu, tā kā tur nebūs problēma. Un šis sapūstais sniegs un īstais sniegs, kas sportistam tā ir kaut kāda, vai ne? Protams, atšķirās, jā, tas sapūstais sniegs. Blīvāks viņš vai ne tāds? Viņš ir savādāks, viņš tā kā kristalizētāks vairāk, tā kā ledus gabal viņš tāds vairāk, bet... Pašam kā patīk labāk par to sapūsto vai par to... Man pašam patīk tad, kad slēpjas slīd. Vienalga, kurš tas sniegs ir, vai tas dabīgais, mākslīgais, vai jauns, vecs, vai tikko svaigs uzsniedzis. Galvenais, lai slīd slēpjas, tas jau pats svarīgākais ir. Bet vēl par tiem kalniem un lejām runājot, taču gan jau ir sportisti, kuriem labāk iet, kad ir bišķiņ augstāk, un ir tādi, kuriem ir bišķiņ zemāk, vai ne? Jā, protams. Tas ir fizioloģiski tieši īpatnība pašam. Un kā tev izskatās tie tavu pretinieki, kas būs tieši olimpiskajās spēlēs? Kā ar tiem tur ir? Pats lielākais pretinieks esmu pats sev. Tas skaidrs. Uz pārējiem es mazāk skatos, es vairāk koncentrējos uz sevīm, jo, ja es izdarīšu savu darbiņu, tad es viņu izdarīšu. Bet vai esi uzlicis kaut kādu latiņu? Parasti sportistiem nepatīk, kad par to jautā, kas ir tas, ko tu esi sev nozīmējis, par ko tu priecāsies un kas varbūt sagādās vilšanos? Vienmēr, protams, jo mērķi vienmēr ir augstāki. Protams, uzvara. Mērķi vienmēr ir augstāki. Andrejam izskatās, nav nekāds olimpiskais princips, nekāda piedalīšanās, vai ne? Uz uzvaru jāiet ir, vai ne? Viennozīmīgi, tā kā es esmu bijis 3 olimpiskais spēlēs un godīgi runājot, priekš manim paša braukt uz turienu vai tikai brauktu, tas nav galīgi mans mērķis, jo es tik daudz arī veltu laiku visam šam procesam, ne tikai procesam, bet arī gatavošanas un arī attīstībai un būtu labāks par sevi, nerunājot par pārējiem. Ja es būšu labāks par sevim, tad es jau redzu
kopēju rezultātu. Jā. Un tagad tu esi labāks par sevi nekā tu biji pirms 4 gadiem. Man ir jābūt. Pat, starp citu, pagājušajā mēnesī Starptautiskā olimpiskā komiteja pieņēma lēmumu, kas attiecās uz Soču olimpiskajām spēlēm, kur diskvalificējot vienu no sportistiem, tu nokļuvi 8. vietā. Es gribēju prasīt, kā tas atsaucas uz tiem šī brīža lēmumiem, vai tur, nezinu, raksta jaunus diplomus, kaut ko pārskata arī naudas balvās, vai nekā tāda nav? Pagaidām es vēl neiedziļinos tajā, es nezinu, ja godīgi teikšu, bet tas, kas ir noticis, ir, jā, tur ir diskvalificēts, tur ir labāka, augstākā vietā, bet tas, kā es saku, tas jau ir bijis. Mēs koncentrējamies, kas ir tagad. Tas pats svarīgākais. Koncentrējamies, kas ir šodien, tagad, ko tev jāizdara, lai tu kļūstu labāks. Kas tev ir jāizdara? Kā tu gatavojies spēlēm? Pēc kāda laika arī iespēlēsim vienu no... Katru dienu iet uz šautuvu. Bet skaidrs, būdams Rīgā nav ārā atklātas šautuvas. Maijā pārsvarā es pavadu visu laiku Rīgā. Rīga ir ļoti laba, īstenībā ļoti piemērota un ir pats svarīgākais. Šaušanai? Jā, šaušanai. Daudz mērķi. Nē. Pats svarīgākais ir tas, ka Rīgā nav daudz, ļoti mazmākas dažas šautuvas, kur var šaut no 50 metriem. Jo mums ir tā specifika, ka mums jābūt obligāti 50 metriem. Pistoļu šaušana tur jābūt 25 metri, viņi ir daudz, vairāk. Jā. Bet 50 metri ir ļoti maz, un es eju uz privātu šautuvi, Valter šautuvi. Un katrā ziņā tie visi apstākļi un viss, kas tur ir nepieciešams, vajadzīgs, ir ļoti augsta līmenī. Tā kā maiju es visu pavadu Latvijā, iekšā telpās. Skrituļu slidas slēpes arī izmanto? Vai? Tur īsti nē, jo mums ir tā, ka visur jāliek kaut kāda bāze. Ir tur fiziskas kondīcijas bāze, ir šaušanas bāze, ir mentāla bāze. Jā? Trīs pozīcijas, uz ko ļoti fokusēti ir jāstrādā. Jā? Un mais ir tas mēnesis, uz ko es vairāk fokusēs, tās ir tīri uz šaušanu, to liekam bāzi. Ja kaut ko ir jāmaina, jāpaina kaut kāda laida, koka daļa vai metāla daļa, vai kaut ko jāpielāgo, vai siksnas kādas jāparegulē, vai jāsataisa kaut ko, viss notiek maijā. Tad, kad ir maijs ir beidzies... Viss liek malā? Nē, visi neliekam malā, mēs vairāk neko neaiztiekam. Viss tā kā ir salikts, saregulēts, viss mēs... Kā līdz februārim? Līdz visas sezonas, līdz sezonas sākumā. Jā, šajā gadījumā. Sezonas sākumā, visas sezonas turpinājumā. Sagatavošanas posma, kā arī tieši sacensību posma. Un cik tev visas ir viena? Jeb noteikumi pieļauj vairākas, ja? Jeb kā ir? Tu brauc, tu tagad vienu maču sašauj. Šitas galīgi garām šaujamais jāņem cits ir. Tev ir rezerves? Rezerves man ir, bet tā gluži arī nav, jo tu jau atstrādā, pielāgo, tu jau jūti katru milimetru izmaiņās pašai tai koka arī daļai. Jā, protams, tu jau, viņa tā kā, es ļoti ceru, ka man sieva neatvainos, tas ir tā kā mana otrā draudzene, kas braukā man visu laiku līdzi, jā, un līdz ar to tev jābūt vienam veselam. Tu nevari ņemt citu draudzeni, katru reizi citu draudzeni un kaut ko gribi sasniegt kaut kādu rezultātu. Jā, tev jābūt... Tu tāds uzticīgs tai savai otrai draudzenei. Jā, man jābūt, jo mums jāatrod kopīga valoda jāatrod, un tajā pašā laikā visas tas nianses, detaļās, es personīgi ļoti viņas izjūtu, un man ir ļoti svarīgi, ka ir tieši tāda veidā, tieši šīs. Un tu jau arī tāpēc arī sākās no 1. maijā, sezona sākās 29. novembrī, mums principā ir 6 bišķi vairāk mēneši, lai varētu sagatavoties, un tu jau maksimāli visu laiku strādā to ieroci, un tu viņu pilnībā jau jūti. Un ko tu dari, kad tev ir kaut kāda pārbrauciena, pārlidošana, tu vari... Kā tas taču tomēr ierocis? Tev ļauj iet iekšā lidmašīnā, ja tu viņu taču nenodod bagāžā viņu. Nē, es nododu bagāžu. Nopietni, jā, tu ļauj dot bagāžā, kur viņi met tur kaut kur lidmašīnā. Nē, viņam ir noteikti speciāli. Jā, tu speciāli keisi, metāla keisi ir, ar viņu nekas nevar notikt. Ja vienīgais, ja viņu pazaudē, tas gan ar viņu tad var notikt. Bet tā taču cerams nav noticis. Nē. Tās nav noticis. Tagad uz olimpiskajām spēlēm, kā arī tiks šādi tehniski jautājumi risināt, kā jūs tur transportēsiet inventāru un visu ar lidmašīnām? Nē, protams, vai no lidmašīnā, vai arī pa sauszemies.
Iesa Sauszeme pa treneriem. Ja sportisti lido, tad mēs lidojam. Ja mēs kaut kur pārbraucam, piemēram, būs no Austrijas Hofilcenes, mums jāpabrauc uz Granbarnā uz Franciju, tad, protams, viņš jau mūsu bagāžā jau tieši mašīna atrodas, un tad mēs arī paši atbildējam. Kā jums nav kaut kāds problēmas uz robežām kādreiz bijušas ar ieročiem tomēr? Ja, nu labi, okay, jums ir visādi dokumenti un atļaujas. Jā, protams, mums jau visas atļaujas Eiropas pasē atļaujas, Latvija ir Latvijas atļauja, un, protams, ja mēs braucam kaut kur ārpus Eiropas Savienības, tad mums ir, protams, arī tad, policijas atļaujas citas vajadzības. Mēs esam vienmēr redzējuši tajās kā viņas asas sižeta filmās, kur tā, kad iet pirms uzbrukuma, tur vīri baigi pievīlē lodes un tā, tur kaut ko noslīpēja. Tevi ar tām lodēm tas savas, jeb jums iedod uz startu? Nē, mums ir tā, ka mēs paši arī atšaujam, vai treneri atšauja, vai es pats braukšu arī tagad tieši uz Vāciju braukšu atšaut gan stobru. Jo atšaušana vispār ļoti interesanti notiek. Ir tāda vai liela telpa, vai saldētava. Sanāk tā, ka to... Jā, tu jau esi mīnusos. Mīnusos, jā, tieši tā, jo to ieroci ieliek kaut kādos -15, -20 grādos. Jā. Un arī patronās ieliek -20 grādos. Turpat kopā ar ieroci. Saldētavā, jā. Saldētavā. Un tad pēc 20 minūtēm sāk viņus lādēt pa vienai iekšā un sāk atšaut. Un tieši parādās, kāda grupiņa ir. Un tur, piemēram, vairākas sērijas tam patronam ir. Un tad izvēlās labāko. Sākumā pārbauda stobru, vai stobras visi viņam ir kārtībā, vai viņš nav kaut kāda defektācija viņam notikusi, jo tomēr mēs šaujam ļoti daudz, un līdz ar to tas metāls, kā mēs zinām, kas nav mūžīgs. Un sākumā pārbauda stobru, un tad jau tieši no tam sērijām sākā testēt tieši pašas tas patronas. Un skatās. Tad faktiski tas un vēl visa tās ņemšanās ar tām slēpēm un tām smērēšanām, tas ir reāli tehniskais sporta veids. Ļoti tehnisks. Ļoti tehnisks. Protams, es personīgi smērēšanu nekādā veidā nenodarbojos. Tas viss ir mūsu labāko pasaules brigādi smērēšanas. Tā kā viņi vairāk strādā ar viņu, ar visam slēpēm, smēriem un tā tālāk. Bet tu nekad neizsaki savu viedokli. Jums ir savi smērētāji, katrai komandai ir savi smērētāji. Jā, nevis tā. Visiem ir vieni. Tas nav tā kā pirms, kad aizbrauc uz kalnu, tad aiznes uz to smērētāju un tad viņi tev tur iesmērē. Nē, protams, tas ir vairāk tā kā... Bet tev ir kāda teikšana, ka tev liekas, man liekas, ka tomēr tā vai savādāk jārīkojas? Vai tu pilnībā paļaujies? Kā es saku, katram jādara savs darbiņš, mājā jāizdara savs darbiņš, man ātri jāslēpo, precīzi jāšauj. Čaļie lūdzu sataisiet to, lai es varētu to arī izdarīt. Nav tā, ka tu zini, ka rāda šitos te hokejisti, ka viņus noraida, tad viņi met tās savas nojas tur kaut kur uz to noraidīto soliņu, ka tu atbrauc finišā un slēpjas cūkas un sasmērējāt nepareizi un vēl kaut kad, ne? Nav tāda kašķēšanās, gan jau, kad ir, ne? Mans princips ir tā, ja es neesmu izdarījis savu 100% darbu, es vispār nedrīkstu vispār neko pretī teikt. Ja es neesmu izšājis 2-0 vai 4-0, kādas formātas sacensībām. Tas nozīmē 2-0, 4-0. Kad viss ir. Kad visi ir trāpījis. Trāpījis, tad līdz ar to es nedrīkstu arī iet un prasīt viņam 100% darbu. Tad tas manā uzturē, ja es neesmu izdarījis, tad kāpēc man viņam ir jāprasa? Okay. Mani interesē vēl kāda tēma. Runājot par šaušanu un šīm gan... Tas nav pistoles, tas ir šautene. Šautene, tā viņa pareizāk. Mazkalibra ierocis. Mazkalibra ieroci, kas ir gandrīz kā draudzene. Tu pieminēji sievu, un es gribēju prasīt, kā ir sportistiem Olimpiskajās spēlēs. Tomēr jūs ilgu laiku pavadāt. Vai ir svarīgs arī tuvinieku atbalsts, vai sieva brauks līdzi, atbalstīt, vai viņa tiek iekšā arī Olimpiskajā ciematā? Par šīm visām neatsē. Sieva viennozīmīgi nebrauks. Es tā domāju, ka viņa nebrauks. Es nevaru zināt, ko viņa izdomās. Viņa izdomās atbraukt. Bet viņa parasti nebrauc līdzi? Uz pasaules kausa posmiem ir bijusi, bet kas dažas reizes varētu teikt tā. Bet ir tā, ka man personīgi es tik daudz nokoncentrējos uz visu, ko es daru, un man tas ritms, kad es esmu sacensību periodā, viņš ir ļoti konkrēts, tieši un nofokusēts. Līdz ar to, ja parādās vēl viens cilvēks, protams, man jāvelta laika tam cilvēkam, jārāda, jāstāsta,
Līdz ar to tas paņem to fokusu no mana tieša darba, man personīgi. Protams, ja ir tādi mirkļi ir bijuši, kad tu neesi bijis mājās, tur nezinu, 2,5 mēneši, tad jau vajag forši, ka sieva atbrauc, ja? Kad tu redzi savu tuvu cilvēku beigās, viņa tevi redz un tu viņu redzi. Jo es biju skaitījis pagājušajā gadā bija nedaudz savādāka situācija. Es pagājušajā gadā biju mājās 3 mēneši, 3,5 mēneši. Uz 3 mēnešiem prom, ja? Nē, 3 mēneši mājās no 12 mēnešiem. Jā. Tas ir grūti. Tāpēc es saku, ka, labi, bet uz treniņu procesiem jau sieva var braukt līdzi. Tagad tu brauks uz Itāliju. Jā, bet... Jūs tev staigā pa kalnu, smuks kā pa... Bet meitai jāiet skolā. Itālija modas meka, mēs jāiet pa veikaliem, sapērkās visu kaut ko. Tikmēr vīrs vajag skrien kaut kur. Katram jādara savs darbiņš. Viņa jau arī savs darbiņš ir, tā kā... Nevar tā jau. Ja es braucu, tas ir mans darbs, tieši darbs, man ir jāstrādā. Atpūta ir atpūta, atvaļinājums ir atvaļinājums un atvaļinājums ir pavasarī. Bet, piemēram, uz atklāšanas ceremoniju. Jā. Iesi? Dažreiz arī šis ir jautājums, zinot, kā jums tur starti sakrīt. Tas jau atkarīgs, tur viss ir atkarīgs, cik tālu ir jābrauc, jo Milāna Cortina tas ir... 6 stundas, mēs jau ar UFO visu zinām. 6 stundas no kurienes? No Milānas augšā uz Cortinu, bet, ja jums tur varbūt vēl savādāk. Tas viss ir atkarīgs, tā loģistika, cik tālu jābrauc, jo, piemēram, mums atklāšana Olimpiskajām spēlēm būs laikam 6. datumā. Mums pirmais starts ir 8. datumā, tad seko 10. datumā, līdz ar to... Tad iznāk pauze kaut kādu pa vidu. Maza jau. Jā, bet vienalga, pirmais starts ir 8. Ja to jāsēž 6 vai 10 stundas. Labi, tagad pirmais starts ir 8. februārī. Kas tā ir pa distanci? Jaukta stafeta. Jaukta stafeta. Izstāst, kas tajā dienā, ko dara? Ko dara Andrejs tajā dienā? No rīta? Tagad? Pieceļās? Es tagad vēl nezinu, ko es darīšu. Es jau pirmkārt nezinu, cikos ir starts. Es zinu tikai dienā startu, es jau nezinu, cikos viņš. Pieņemsim 4. Es domāju, ka varētu būt jau tumšs. Kalnos ātri paliek tumšs. Labi, bet dienā tev taču ir kaut kāda rituāla, tu tur paēd brokas, tur noteikti nedrīkst daudz ko apēst, tu nevar pieēsties. Nē, protams. Viss ir dienas kārtībā. Kāda ir dienas kārtība, tādu es arī daru. Principā sacensības no pārējām Olimpiskas spēles, sacensības no pārējām sacensībām, viņa tik daudz neatšķiras no tā dienas ritma. Tāpat tu jau pielāgojies, tu skaties, cikos ir starts. No tā starta tu izejot, cikos tev jābrauc līdz notikuma vietai. Ja? Arī tajā pašā laikā tu jau laicīgi arī saproti, cik pirms starta tev jāpaēd. Ja? Un tas viss ir, kā katrā pasaules kausa startam, tu gatavojies uz to pašu uz olimpiskiem startiem, līdzīgi uz pasaules kausa posma startiem. Un arī viena tehniska lieta, ko es gribēju pajautāt. Tad, kad jūs noskrienat to distanci, tā kā ritīgi iesvīst, tu redzēt, reku bildēs te visiem, kādreiz vienam otram tāds lāstaks karājās, un kas tik viss ne. Viss taču ir sasvīduši, vai ne? Jā. Tur beigās ir kaut kādas teltītes, kaut kur paņem tur to slēpes, tur tur ir kaut kādas dušas arī ir. Ja viss tā arī kā ir, uzbēt ķitelīt mugurā, iekāp busām brauc uz viesnīcu vai kā? Tā jau gluži nav. Pirmkārt, kad tu jau nofinišē, tu aizēji ir atlētu istabiņā, ka tu vari aiziet uzreiz pārģērbties. Okay. Sanāk tā, ka tu atnāc uz startā ar mugursomu, jā. Un mugursoma tu saliec, kas tev ir nepieciešamais, vai tu varētu pārģērbties pēc tam, vai tu vari pilnībā visu pārģērbties. Pilnībā visu noņemt, visu to slapju noņemt nos un visu sauso uzvilkt, jo tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti labs jautājums, tas ir ļoti svarīgi, lai nesanāk tā, ka, piemēram, tu kaut kur ar visām tām drēbām ej tālāk. Tieši tā. Tas ir ļoti pareizi. Un vēl taču jums ir tie īpatnējie zābaki tādi, kuriem taču uz balvu pēc tam neiet. Viņi taču ir jāpārvelk. Tie noteikti ir kaut kādi baigi speciālie, kur tur pielāgot kājas pēdēji un viss kaut kas, vai ne? Kaut kas līdzīgs tam ir, varbūt ne tik
skrupulozi tur tā pieiet, it kā tur ir standarts, protams, tur ir visas pēdiņas pielāgotas un tā tālāk, bet jā, par to pārģērbšanos tas ir ļoti svarīgi, ka ir tu atnāc ar mugursomu, noliec viņu startā vietā, un tad pēc tam organizatori viņu aiznes uz finišu. Un finiša tu paņem un ej uz to pārģērbšanas telpu. Visi sportisti iet uz pārģērbšanas telpu, vai tu vari pārģērbties, vai tu vari arī ieroci, kas svarīgi arī ielikt tajā speciālā somā. Čehovs saucām mēs viņu tajā ieroču somā, lai būtu arī visi droši un neviens netiktu klāt, un pēc tam tu ej vai tu ej atsildīties, pārsvarā tu aiznes ieroci un ej atsildīties uz iesildīšanas trasi. Kaut kā interesanti izklausās iesildīšanas trasa un atsildīšana. Jā. Ir tā, ka ir iesildīšanas aplis, kur tu pirms starta iesildies, un nav tāda atsildīšanas apļa. Tu ej uz to pašu aplīti, paņem aiziet uz savu kabīni, kur ir mūsu komandas kabīne, paņem treniņu slēpes, ne sacensību slēpes, jo mums ir no aizpagājušā gada ir tā, ka ir mūsu servisa cilvēki aiznes uz speciālu teltu slēpes, viņas pārbaudā uz flora saturību, ja flora vispār nedrīkst būt uz slēpēm. Kas nedrīkst būt? Floras? Floras, jā. Jo iepriekš... Jo? Kāpēc viņš nedrīkst būt? Kas viņam tāpēc, ka tas regulas ir Eiropas Savienība, tieši kas saistībā ar mūsu, kas cīnās par mūsu zaļo dabu. Un, pārbaudā. Iepriekš bija tā, ka ja kaut kāds tur konkrēts cipars ir iekšā tajā slēpē, iedod savu zeltainu kartīti, ja pārsniedz, tad iedod sarkanu, tas ir diskābals, tu jau netiec uz starta. Un no šā gada ir tā, ka nav nekādas vispār zeltainas kartītes, no viena tev brīdinājumu var iedot uzreiz sarkanu, tu uzreiz nepielies pie starta. Super. Jā. Un tas slēpes aiznes uzreiz uz startu, ne mūsu servisa cilvēki, bet tie organizatori, kas pārbauda tas slēpes, un pēc tam, kad tu finišē, paņem tas slēpes, un pa jaunam vēlreiz pārbauda, vai kaut kas apakšā nebija paslēpts, tu tieši to aizliek. Tāda dopinga kontrola tehnikai, jā? Jā, tā arī var teikt. Tā kā sliedas ir bobsleja skeletona pārbaudā uz konkrēto... Arī tur temperatūra pārbauda. Jā, mums ir tieši uz tas vielas saturību, lai nav iekšā tieši parafīnos vai pulveros, uz pašas smērētas virsmas, lai nebūtu tas. Es par olimpisko ciematu. Tiešām, tu esi pieredzējis 3 olimpiskās spēles. Jā, mēs arī brauksim. Jūs arī brauksiet? Jā. Mēs brauksim, jā. Mēs par savu naudu. Ufo, jā, tu vari izstāstīt. Bet mums ir liels paldies Olimpiskajai komitejai. Olimpiskā komiteja mums sarūpēja tās akreditācijas. Mēs būsim... mēdīs, kas informēs par to, kas tur notiekās, bet mums ir baigie noteikumi, šī tāda grāmata, ko mēs drīkst, ko nedrīkst darīt. Un UFO brauks jau uzreiz kā kamaniņnieks ar kamaniņnieku. Es kā bijušais braucējs, kamaniņbraucējs braukšu kopā ar Agri Ēlertu, un mēs brauksim ar viņu uz to Cortīnu. Jūs jau pašā Cortīna būsiet. Mēs tur būsim, jā, mēs tur. Es pat aizno uz Milānu, jau arī Rainīti nopirku biļetītes. Jo tur ir, saprot, tur šopings un vispārējais. Ko es tur, Es atgriežos pie savu jautājumu par olimpisko ciematu. Izstāsti, kāda tur ir tā sadzīve, par to pašu ēšanu, vai vienmēr esat apmierināti ar to, ko dod, vai paši domājat par savu gan ēdienu karti, gan to, kā pavadīt tur dienas? Kas saistībā ar olimpisko ciematu ir tā, es biju 3 spēlēs. Un pirmā spēlēs bija Vankūverā. Olimpiskajās spēlēs mēs dzīvojam Visvarā. Mēs nedzīvojam Vankūverā, tas ir 2,5 stundu brauciens. Vankūverā visi dzīvo, kas ir zem jumta, visi sporta veidi. Hokejs, shorttracks, šitas ir labs sadalījums. Es nebiju iedomājies, kas ir ārā un kas ir zem jumta. Jā, tas ir zem jumta, un mēs dzīvojam viss, kas ir ārā. Mums bija gan bobslejs, skeletons, kamanās, slēpošana. Bet ārā jūs nedzīvojat? Nē, mums sacensības notiek ārā. Tas skaidrs, jā. Un tur bija ļoti liels ciemats, un katra ciemata tā specifika ir tā, lielākoties mēs dzīvojam apartamentos, ejam ēst vai kopēja ēdnīca vai milzīgas telces ir uzceltas, tieši Vankūverā ir bijis, un, protams, pēc tam visas tas ēkas, kur mēs dzīvojam, viņas visas jau bija pirms spēlēm iztragotas pa lielam. Vankūverā.
Soči olimpiskās spēles mēs dzīvojam tikai biatlons un slēpošana. Vienā pusē, otrā pusē kalnam dzīvoja viss, kas ir freestyles, kamanās, bobslēja, skeletons un visi pārējie, kas ir ārā sporta veidi, un pašā Adorā dzīvoja viss, kas bija zem jumta. Korejā mēs dzīvojam slēpošana, biatlons un viss. Un šeit jau arī sanāk, tā kā 4 lokācijās notiek dažādi sporta veidi. Te būs, tur mēs visas šīs 3 olimpiskās spēles, mēs dzīvojam visi kopā. Es domāju par savu tiešo sporta veidu biatlonu. Visi kopā mēs dzīvojam, visi sportisti dzīvoja vienā vietā. Bet tagad, cik es saprotu, ka ir 4 vai 5 viesnīcas, ir olimpiskais ciemats. Tur nav vispār vieta. Kur Cortīnā, ja? Es domāju par biatlonu, kur Ankols Antrasēlēs. Pārējais izlases kaut kur dzīvos, kaut kur citās viesnīcās. Tā kā nebūs tā, ka mums ciemats, visi dzīvos vienā ciemata, visi biatlonisti vienā ciemata. Tā arī nebūs, visi būs kaut kur, visur, kur tikai oficiāli ir nozīmētas. Tie ir itāļi, viņi neiesprings droši. Viss tādā... Bet par šīm praktiskajām lietām, es saprotu, tur vēl daudzi darbi nav pabeigti, vai tur ar biatlonu trasēm ir jau kaut kāda skaidrība, kas un kā tur izskatīsies? Andrejs teica, trubus ir. Trubus vēl velk, es sapratu, Andrejs teica. Jā, nē, visu tur velk, cik es esmu redzējis, biju redzējis pašu tas trases, kas teikt, nav uzraugu, bet kas tieši darbojas tajā trasa galvenais atbildīgais, un viņš teica, mums ir 85%. Tā kā 85% turpat piemēs klāt, tos pārējos bišķi, tā kā nav problēma. Jau vēl daudz laika, 150 dienas. Un vēl pats galvenais, ka ja nedaudz paņem no vēstures, tas reģions, tā saucās Sud-Tīrola tieši, kur notiks biatlons, jā. Viņš iepriekš piederēja Itāļiem, tad viņš piederēja Austriešiem, kad bija pirmais pasaules kauss, tad atkal Itāļi paņēma viņu atpakaļ. Līdz ar to tajā reģionā pirmā valoda ir vācu valoda un itāļu valoda. Tas ir viens, un lielākoties visi runā vācu valodā. Protams, arī viņi arī saprot un runā itāliski, līdz ar to viņam tā arī mentalitāte ir nedaudz savādāka nekā itāļiem. Itāļiem, cik es redzu, arī citos objektos, arī, kur ir kalnu slēpošana, kaut kādu vēlāk izdarīs. Maņana. Kaut kādu, jā, maņana. Tāds vācu ornums, jā, vairāk. Jā, šajā pusē tur ļoti... Tā kā austriešiem, vāciešiem ļoti strikti tad un tad. Un pavisam savādāk, ka tā strukturizācija, līdz ar to tas olimpiskais objekts ir, viņi sāka krietni ātrāk jau gatavot tam visam. Tad ir cerība, ka būs. Jā, nē, tur viss būs kārtībā. Es domāju, ka vienkārši krietni ātrāk sāka gatavot un darīt un gatavoties tam spēlēm. Pārējie objekti, cik es biju redzējis, ne visus, protams, dažus es vēl kaut biju redzējis. Tur krietni vēlāk sāka gatavoties, līdz ar to es nezinu, kāda stadija viņi ir. Bet tā ir, katrā ziņā var pateikt, ka droši, ka tie visi būs kārtībā. Vai tu seko līdzi arī citiem sporta veidiem, vienalga, vai viņi ir zem tā jumta vai ārā? Nē, protams. Es domāju, ziemas un tagad olimpiski. Nē, protams, sekoju visiem sporta veidiem, arī jūtu līdzi, gan ziemas, gan arī vasaras sporta veidiem. Protams, līdz kuram datumam tev būs starti, jo tad vēlāk sāks arī mūsu hokeja izlases spēles, varbūt uz kaut ko jūs tur varat paspēt arī just līdzi vienotram. Tev taču tribīnēs hokeja finālā ar to medaļu kaklā ielaidīs, taču, vai ne? Vai ne? Lai kamerā miko iefilmēt, vai ne? To mēs jau redzēsim, bet kas saistībā ar hokejs tomēr atrodīs diezgan tālu no mums, un otrkārt mums ir tā, ka mums ir 6 starti. Jā, mums ir 6 starti jaukta stafetē, vīriešu stafetē un 4 individuāli starti, un viņi nav viens pēc otra. Ja spēle sākās no 6. līdz 22. pēdējās sacensības ir, līdz ar to mums arī tas grafiks ir diezgan izstieps, un braukāt un tērēt laiku. Protams, ja būs tāda unikāla iespēja, es jau tikai labprāt gribētu redzēt, ka mūsu izlase paņem saplēsīs visus tur. Tā kā es tikai būšu... Loģiski. Nē, tas jau nevārdu runa. Tā kā es tev tikai būšu priecīgs, ja tāda izdevība iespēja būs, bet, protams, jau vairāk jākoncentrējas saviem startiem. Un cik no Alūksnes brauks līdzi uz olimpiādu? Cik fani? Skatīties?
Nu, taču vajadzētu būt, visai Alūksnei būtu jābrauc, Kā ne? minimums. Kā minimums, protams, tā arī tāpat piekrītu, bet, kā mēs zinām, ka Olimpiskās spēles, tā visa loģistika un tā tālāk, tur nav viss tik vienkārši. Jā, mēs arī esam sapratuši. Labi, ka jums ir akreditācijas un visi forši jūs tiekat, bet kam nav. Bet mēs jau arī paši meklējam, kur palikt. Es šodien, piemēram, esmu rezervējusi vienu gultas vietu Milānā, kas arī nav lēta, bet esmu arī līdzdalībniece. Mēs jau sliktākā gadījumā mašīnām. Jā, grupā, čatā. Vai jūs zinat, ka ir tāds olimpiskais čats, kur līdzjutēji jau sazinās, jau mēģina saprast, kā brauks, kurš paliek un tā kā līdzjutēji būs. Vai ir svarīgi līdzjutēji arī tev trases malā? Nā, ļoti svarīgi, un īpaši, ka tu redzi mūsu sarkano krāsu, un tas iedod... Bet viņi var iet arī trasē iekšā, es redzu, ka tur trasē kādreiz skrien līdzi un kaut ko tur kliedz, tur fani jau laikam trasē netiek, viņi tikai tiek tur tajās fanu zonās, kas ir tur pie šautavas un tā, fani tiek, tieši fanu zonas, kur ir atļauts stāvēt, bet tajā pašā laikā, lai tiktu vispār tajā fanu zonā, tev jābūt vispār biļete, lai tu tiktu tur iekšā. Cik maksā vispār uz biatlonu? Mēs neko neesam dzirdējuši. Cik maksā, tu zini? Es nezinu. Es godīgi nevarēšu pateikt. Un pirmkārt... Andrejs koncentrējas uz pilnīgi kaut ko citu. Tieši tā, un tajā pašā laikā es arī nezinu, cik vispār ir palikušas biļetes, jo jebkurā gadījumā viss ir ierobežots. Nav tā, ka tu vari tur paņemt, jo, piemēram, es atceros, mums bija pasaules čempionāts Oberhofā, tur bija kopējais skaits, laikam bija 120,000. 120,000. Tas ir 3 prāta vētras koncerti. Jā, tā kā, es saku, bija pasaules čempionāts 2 gadi atpakaļ. Biatlons ir populārāks par prāta vētru, izrādās. Jā. Tu saproti? Tas ir runājot uz visu pasauli, Eiropu prāta vētra, tas ir mūsu galvenais, tomēr ir mūsu Latvijā. Man ir vēl viens jautājums, ko es tev gribēju uzdot. Tu esi pieredzējuši, mēs jau noskaidrojām 3 olimpiskās spēles, šīs būs 4. Jau tuvojās tas 40, bet es Anatolijam Kreipānam šodien prasīju, un viņš teica, ka ir neviens kurš ir arī vecāks, es saprotu, austrietis Simons Ēders, viņam 42 gadi, un viņš grasās laikam piedalīt. Vai tu kaut ko esi jau sev Olimpiskās spēles? Es skatos tavu biogrāfiju Wikipēdijā. Tu jau no 4 gadu vecuma. Ja? Vai tas? Tā ir rakstīts, kad sācis nodarboties ar sportu 4 gadu vecumā. Tā Wikipēdija vairāk zina par mani. Tad precizēji, kā tur bija. Es ar biatlonu sāku nodarboties no 7 gadiem. No 4 gadiem esmu nodarbojies ar daudz ko citu. Sporta dejām to starp? Gan sporta dejām starp, ar judo, gan arī muzikas skolu bija gājis. Daudz ko es biju nodarbojies. Man uzreiz iemetā tajā peļu ritenī, lai es varētu uzreiz visu to darīt un būt visu laiku aktīvs un ar kaut ko nodarbināts. Enerģijas bija daudz, un līdz ar to enerģiju jāieliek bija kaut kādā pareizā virzienā. Redzēju, ka šitais džeks varētu arī sastrādāt kaut kādas šmutas, tāpēc labāk, lai skrien un lec un spēlē ģitāru. Tas bija tā paša jautājuma par to vecumu. Bjorndālens Sočos 40 gados bija čempions. Attiecīgi, vai tu pats sev kaut kādus gadu skaitu un robežu prātā velc, vai kamēr tu vari un es labā formā to turpinās darīt? Protams, galvā ir kaut kādas tas iestrādes, kā tu redzi tālāko attīstību, gan arī personīgo attīstību, gan ģimenes attīstību, jo tomēr ģimene tas ir spēks un tas ir pats svarīgākais ir, bet katrā ziņā vienmēr man tas dilemma ir tas profesionālā nodarbība, ar ko es nodarbojos, un ģimenē vienmēr ir tāds gan roku rokās, bet tajā pašā laikā varbūt to ģimeni pirmā vietā, vai tad nav slēpošana pirmā vietā? Labi, tas joks. Viss ir tāds, kā tu mēģini to balansu atrast, nav tik vienkārši to izdarīt, jo sports ir viens, to, ko mēs redzam, ka mēs slēpojam, šaujam, bet ļoti daudz ir aizkulisas, to, ko aizkulisam ir jādara. To, ko vēl papildus ir jādara, jāmeklē gan arī tie paši atbalstītāji, gan arī jāmeklē arī kaut kādas jaunas iespējas, lai tu kļūstu labāks. Un tas jau pats svarīgākais, lai tu kļūstu labāks. Bet, principā, ar to, ko tu šobrīd dari, tu vari nodrošināt sevi, ģimenes vai finansiālā ziņā ģimeni. Kaut kādā ziņā, protams, es varu to nodrošināt un izdarīt, bet tas uz to brīdi, kamēr tu to dari.
Nav tā, ka tu vari tur izdarīt un nopelnīt visus cik gadiem uz priekšu, karjera beidzās, un tu vienkārši sēdi un garlaicīgi nezinu, ko iesāk un ko darīt. Nē, nu jau vienā otrā sporta veidā mēs zinām, ka ir honorā, nu tie atalgojumi ir, nu, tā, ka vairākām paudzēm pēc tam pietiek, kā ir biatlonā. Labi, es domāju, ne pie mums, bet piemēram, vispār pasaulē tie, kas ir tie, nu, tie top, nu, ko tu piesauc. Bjorn Talents. Nu, viņš ir tā kā nodrošinājis sev un arī visus savus vēl trešajā paudzē. Nu, es jau citā kabatā nelienu, it kā maku nevaru vaļā, es jau nevaru to jau zināt, jau kas un nu, ko. Bet viņiem ir noteikti droši vien, kad ir citas tās algas un tā tālāk. Nā, no algas es nezinu, kā ir, nu, tu vairāk atbalstītāji ir, kas sponsori saucamie, tie paši arī ir prēmijas naudas, ko nopelna pasaules kausa posmos, jā. Un beigās tas summēs kopā arī, kādi tev ir izdevumi, ko tu maksā, kas tev ir. Un, nu, tas nevar viennozīmīgi tā pateikt, ka tu vari visu sevi nodrošināt. Protams, arī kādi tev vairāk ir dzīvo no sponsoru līgumiem, vairāk tiem spīdus večiem. Nu, es domāju, pašiem Norvēģiem jau pirmkārt nacionālais sporta veids, ļoti daudz cilvēku nodarbojas, gan biatlons, gan slēpošana. Tā ir visā kults. Tāds kults jau ir, ka viņi visi tie, arī pati tauta, ir vairāk nofokusēta uz šitiem sporta veidiem. Viņam patīk, viņa nodarbojas paši, gan arī ļoti daudz arī paši arī darbojas, fiziski pavada laiku tieši slēpojot vai braucot uz tiem pašām notikumu vietām skatoties. Tas ir viss tas kopējais. Kopējā bilde, tas nav tikai biatlons, tas ir viss, kas ir arī apkārtam biatlonam, un lai to varētu pasauli parādīt un izvilkt visu labāko ārā, protams, arī visi tie pārējie cilvēki, kas ir iesaistošas personas visā tajā. Nu, bet mūsu jaunā paudze arī top, ja? Nē, protams. Veidojās visu. Alūksnē ir fanu pulciņš, kas turpina tevis iesākto. Nē, protams, gan fanu pulciņš, gan arī tāpat mums ir spēcīgi sportisti, kas ļoti ceru, kas tuvākā laikā arī parādīs visu savu potenciālu. Tā kā nav tā, ka biatlons ir dzīvs un viņš jau kustās uz priekšu. Protams, ir, kā manā skatījumā, vajadzīgi jaunie cilvēki, kas varētu palīdzēt un ar savām jaunām, gan arī ambīcijām, savus jaudu, spēku, varētu tieši palīdzēt attīstīt vēl vairāk mūsu sporta veidu. Andrej, liels paldies par sarunu. Paldies, ka atnāci, atradi laiku. Un, nu, tad novēlam tev tajā februārī kaut kur ap 20. Kad iet uz beigām, kad ir tas hokeja fināls. Jā. Kad tu būtu tribīnēs ar to medaļu un Latvijas fināla mačā. Jā. Vai ne? Latvijas fināla mačā. Būtu baigi forši. Tur arī tiekamies. Labi, vēlam veiksmi. Andrejs Rastargojos pie mums šodien viesojās šeit radio SVH LV studijā. Līdz nākošajai otrdienai.